Sveiki diskusijas viesi, skatītāji klātienē, kā arī tie, kas vēro mūs attālināti. Mans vārds ir Baiba Norlinda Nilsena, un šodien es vadīšu diskusiju par trauksmi un domāšanas kļūdām. Mikasa Sukasa. Pirms doties pie diskusijas vēlos iepazīstināt jūs ar sevi un šodienas diskusijas viesiem. Man ikdiena paiet starp divām valstīm, starp Latviju un Norvēģiju. Latvijā es mācos, lai kļūtu par psihologu Latvijas universitātē, savukārt Norvēģijā strādāju veco ļaužu namā kā aktivitāšu veicinātājs. Jau no pirmajiem studiju gadiem man pētnieciskā interese ir saistīta ar trauksmi un trauksmes rādītājiem. Šodien uz diskusiju esmu aicinājis 3 brīnišķīgus profesionāļus, manuprāt, psiholoģijas jomā, Nikitu Bezborodovu, Arturu Utinānu. Sveiki. Un attālināti mums ir pieslēgusies Marta Freimane Bredermane. Sveiki! Vai mēs varam Martai skaņu dabūt? Labvakar. Jā, parādījās. Tātad, kas ir Nikita? Nikita ir Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas klinikas vadītājs, Stradiņu universitātes docētājs, pusauģu resursu centra attīstības vadītājs, praktizējošs psihiatrs, kurš spēj iedvesmot runāt par sarežģītām lietām, vienkārši un ar savu neizsīkstošo enerģiju ir gatavs mainīt pasauli. Man gribētos teikt, ka to viņš jau ir darījis šodien piedaloties Lampā vairākās diskusijās un tomēr pagodinājis mūs arī klātienē šeit tagad. Man gribētos teikt, ka pietiktu ar bērnu psihiatru. Punkts. Jā. Savukārt, Arturs Utināns ir ārsts, psihoterapeits, psihiatrs Stradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikā, docents arī Stradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā. Šo sarakstu papildina arī tas, ka Arturs ir grāmatu autors, līdzautors, kā arī vairāk publikāciju autors, piedalās pētījumos par maģiskā domāšanas, kritiskās domāšanas izplatību. Vai tas ir patiesi? Tas ir patiesi. Tātad mēs esam nokļuvuši pie Marutas. Maruta ir certificēta kognitīva behaviorālā psihoterapeita un supervīzora, certificēta kliniskā psiholoģija ar pāraugu tiesībām, certificēta konsultatīvā un darba organizācijas psiholoģija, doktors grāds kliniskajā psiholoģijā Latvijas universitātē. Kognitīva behaviorālās psihoterapeitas kvalifikācija. Maruta strādā individuāli ar klientiem ar depresiju, trauksmes traucējumiem, dusmu menedžmentu, pašvērtējumu, strādā psiholoģijas un kognitīva behaviorālā centrā Intellego. Sveicināti, Maruta! Man prieks, ka tu esi mums pievienojusies attālināti. Man arī liels prieks, ka ir tāda iespēja pievienoties arī šādā veidā. Tad, dargais skatītājs, gan klātienē, gan attālināti, klātienē to būs iespējams izdarīt iespējams tā kā vieglāk, tad tu arī vari būt daļa no šī diskusijas un uzdot jautājumu, kas rodas diskusijas laikā. Atrodi mājaslapu sleep.sto, ievadi kodu 373398 un ieraksti savu jautājumu. Diskusijas otrajā daļā dažus no jūs iesūtītajiem jautājumiem mēs uzdosim. Es uzdošu speciālistiem, un būs iespējams to izdarīt arī klātienē, paceļot roku, ja būs radušies kādi jautājumi šīs diskusijas laikā. Tad mazs tāds ievads. Pasaules veselības organizācijas statistikas dati rāda, ka dzīves laikā ar trauksmi vai trauksmes traucējumiem, kas ietekmē dzīves kvalitāti, sastopās aptuveni 20% pasaules iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka katram 5. pasaules iedzīvotājiem kaut kādā brīdī dzīves laikā ir samazināta dzīves kvalitāte, ietekmēts dzīves ritms un mūsdienās ir pieejams diezgan plašs iespējas, kā palīdzēt, intervences metodas, tomēr liela daļa no šiem cilvēkiem palīdzību nesaņem. Un bieži vien arī tiem jautājumiem, kas saistīti ar psihisko veselību, nāk līdz stigma, un līdz ar to šīs diskusijas mērķis ir runāt par trauksmi, par to, ko mēs saprotam, kas ir trauksme, kā to atpazīt un ko iespējams mēs varētu ar to darīt. Un tad, sāksim ar pašu pamatu. Artur, es gribētu prasīt, kas ir trauksme? Trauksme ir viena no emocijām, kura ir sava funkcija. Jo emocijas mums ir radušās evolūcijas ceļā, kas ir iekodēts mūsu smadzenēs.
un viņas signalizē vai nu par draudošām briesmām, vai par nepiepildītām vēlmēm, vai par piepildītām vēlmēm. Pa nepiepildītām vēlmēm un draudošām briesmām signalizē tā saucamās negatīvās, jeb nepatīkamās emocijas. Un tad emocijas var signalizēt pa tagadni, pa pagātni kaut ko atgādināt, vai pa nākotni. Un trauksme ir emocija, kas signalizē par nākotnes riskiem. Jā, ļoti konkrēti to es pastāstīšu, un es gribētu vēl pajautāt, kā atpazīt trauksmi, vai satraukums un trauksmi ir sinonīmi, Maruta. Vai, piemēram, es satraucos pirms, man ir liela prezentācija, pieņemsim, paredzēta, un es pirms viņas satraucos, vai tas ir satraukums, vai šī ir trauksme, ko man ar to darīt? Jā, paldies. Es varbūt papildināšu kolēģi jau minēto par to, ka man liekas, tas ir labs punkts, no kā sākt, ka beigās trauksmei ir noteikti funkcija, kā visām emocijām. Un man liekas, lai tā diskusija un tā bilde būtu pilnīga, ir svarīgi saprast, ka tā funkcija ir vitāli svarīga un ļoti sena un veidojusies, lai palīdzētu cilvēkiem tajā laikā, kad mēs dzīvojam tādā primitīvā vidē, izdzīvot. Respektīvi, trauksmes mehānisms iedarbojas tad, kad ir kaut kāds, kā jau kolēģis minēja, potenciāls apdraudējums ar galveno mērķi palīdzēt mums izglābties. Vai ne? Un ja mēs esam tādā primitīvā vidē, kur tas apdraudējums ir fizisks, ja man uzbrūk kaut kāds nikns zvērs, tad tajā brīdī, kas man var palīdzēt visvairāk, ir, ja es gluži vienkārši fiziski bēgšu projām. Vai ne? Man vajag, lai sirds daudzās, pumpē asinis uz lielajiem muskuļiem, man vajag piegādāt skābekli, elpošana pātrinās, sviedri dzēsē organismu, un es varu aizbēgt. Protams, tā problēma ar trauksmi mūsdienās ir tāda, ka reti, kad mums nākas saskarties ar lāci vai tīģeri, bet trauksmi mēs piedzīvojam tik un tā, un tas veids, kādā mēs piedzīvojam trauksmi, principā ir tāds pats, kā tas bija tādā primitīvā vidē. Ne? Un kas ir tas raksturīgais trauksmei, kas to trauksmi, kas ir vienlaikus tā funkcija, bet arī trauksmes uzturošais mehānisms, ir šī bēgšana, jeb izvairīšanās. Un tagad, beidzot nonākot pie tā tava jautājuma par to, vai trauksme un uztraukums ir viens un tas pats, es teiktu, ka ir dažādas nianses, bet mēs varētu runāt par tādu lielo trauksmes baiļu ģimeni, ja, kur ir trauksme, nervozitāte, nemiers, nedrošība, ja tur būs dažāda intensitāte un varbūt nedaudz arī atšķirsies konteksts, bet tas vienojošais ir, ka pie visām šīm emocijām tā mūsu vajadzība ir bēgt, izvairīties. Tātad, ja es aizēju uz šo prezentāciju un neaizbēgu no viņas, tad tas ir bijis uztraukums, nevis trauksme. Tā varētu būt? Es varbūt varu papildināt. Zināmā mērā mēs riskējam aiziet tādas lingvistiskās filozofijas un Wittgensteina virzienā, un jebkura saruna ir saruna par vārdiem, pēc būtības par vārdu nozīmi, un trauksme ir vārds, ko mēs varam lietot ar dažādām nozīmēm. Un plašā nozīmē, principā, tad, tas ir vārds, ar ko mēs mēdzam apzīmēt jebkādu emociju, kas ir saistīta ar šo simpatiskas nervu sistēmas aktivāciju ar konkrētu evolucionāro mērķi, ko man liekas, ka kolēģi jau ļoti labi iezīmē, bet tādā šaurā, un es esmu psihiatrs, tad šaurā kliniskā nozīmē, tad ar vārdu trauksme mēs apzīmējam stāvokli, kad šīs te mehānisms ir strādā tik izteikti un tik neadaptīvi,
ka tas sāk ietekmēt cilvēku funkcionēšanu. Ja, nu tad līdz tam brīdim, nu, kad tu tiec galā ar to savu satraukumu un tomēr aizej un noprezentē vairāk vai mazāk labi, bet tu tiec galā un spēj funkcionēt, tad, nu, tikmēr tas ir satraukums, kad šī te iemesla dēļ tu sāc izvairīties un nespēj vairs funkcionēt, tad mēs to nosaucam par trauksmi jau kliniskajā šī vārda nozīmē. Jā, manuprāt, ļoti labs papildinājums, bet jautājums ir sekojošs. Kāpēc vienam cilvēkam, piemēram, rodas šī trauksme, otram nerodas? Kur tad tā rodas? Vai tā rodas jau bērnībā? Un ņemot vērā, ka tu esi bērnu psihiatrs, Nikita, es gribētu lūgt šo jautājumu atbildēt tev tātad, kāpēc rodas šī trauksme? Vai mēs uz to varam runāt jau bērnībā? Nu, ja mēs runājam, tai tādā plašā nozīmē, tad mēs saprotam, ka tas ir universāls, ļoti svarīgs evolucionārs mehānisms. Ja, tas ir tas, kas faktiski nodrošināja mūsu izdzīvošanu. Mums ir jārēģē uz apdraudējumu ar zināmu reakciju. Ja? Un tā ir gan fizioloģiskā reakcija, un tas ir ļoti svarīgs jautājums pie trauksmes tieši, ka tā nav tikai psihiskais fenomens, ja, ka tas tur iesaistās viss ķermenis. Ja, tad ja sāk sirsties sirds, mainās elpošanas frekvence, svīšana un tā tālāk joprojām, viss tā somatiskā komponenta. Ja, bet tas ir ļoti svarīgs mehānisms, mums visiem ir, un visi klātesošie var atcerēties to brīdi, kad viņi ir jutuši trauksmi. Un tas ir normāli. Ja jau nebūtu trauksmes, mūsu tas tīģeris sen apēstu, un ar to mūsu evolucionāra attīstība būtu beigusies. Bet, ja mēs runājam par kompleksām pazīmēm, un mēs šeit runājam par ļoti komplekso pazīmi, kuru attīstību, šī pazīmes attīstība ietekmē ļoti daudz dažādu faktoru, un tie ir gan bioloģiskie faktori. Mēs zinām ļoti daudz, piemēram, ģenētisko dažādu variāciju, kas var palielināt vai samazināt cilvēku, jutību uz vidi globāli, ja, tad iespēju uz nervu sistēmas reaktivitāti globāli. Ja, un, protams, ir arī daudz vides faktori, kas var šo mehānismu ietekmēt. Ja, bet skaidrs, ka mums visiem ir trauksme, vairāk vai mazāk mums ir tendence ar šo reakciju rēģēt. Tas ir tāds spektrs, un mēs visi uz tās trauksmes spektra kaut kur atrodamies. Un kaut kādā brīdī tad mēs velkam diezgan mākslīgi to robežu, kad mēs sakam, ka tālāk jau sākas traucējumi diagnoze. Bet skaidrs, ka dabā tā robeža nepastāv. Tas ir sociāls konstrukts, sociāli konstruēts fenomens. Bet, ja es tomēr mēģinu atbildēt uz tavu jautājumu par to, kā attīstās, tad skaidrs, ka trauksme ir ielikta, spēja šādi rēģēt uz apdraudējumu ir ielikta mūsu nervu sistēmas uzbūvē, un tas ir diezgan tādas, tas ir senas smadzeņu struktūras. Ja, tad mēs to redzam visiem zīdītājiem noteikti, bet šāda veida līdzīgas reakcijas mēs redzam arī primitīvākām sugām. Ja, tas ir kaut kas ļoti sens mūsu smadzenēs. Un mūsu smadzenes attīstās pakāpeniski mūsu attīstības procesā. Tad bērnam piedzimstot, tad ir pilnībā nobriedušas jau tās daļas, kas atbildīgas par ļoti, ļoti senām funkcijām. Tā ir pamata izdzīvošana, sirdarbības regulācija, elpošanas, spontāna elpošana un tā tālāk. Un viņa spējas uz tādām sarežģītākām emocijām tās nobriest pakāpeniski, bet jau diezgan agrī mēs zinām, ka bērni ir spējīgi rēģēt un viņiem ir trauksme. Kas attīstās pēdējais ir mūsu spēja regulēt. Ja, regulēt šīs emocijas, un tā ir saistīta ar pieredzdēves attīstību. Un šo spēju regulēt šīs ļoti vajadzīgas afektus, ja, emocijas, mēs apgūstam pakāpeniski mūsu dzīves procesā, socializācijas procesā. Ja mēs runājam par ļoti maziem bērniem un trauksmes kontekstā, man liekas, ka neizbēgami mums ir jārunā par primāram piesaistes attiecībām. Ja, tas piesaistes attiecības ir tas pirmais ļoti, ļoti svarīgais mehānisms, kā bērns gūst pieredzi par to, kā emocijas vispār var regulēt. Un tad jautājums par to, vai attīstās vai neattīstās trauksmes traucējumi, tad šī ir tā sarežģīta miedarbība starp individu, viņu bioloģiskām īpatnībām, viņu nervu sistēmas reaktivitāti un vidi.
ja, un viņa kontekstu un viņa dzīves pieredzi. Tā kā, es nezinu, vai es esmu atbildējis uz jautājumu, bet respektīvi tas, kas notiek tai klīniskajā praksē ikdienā strādājot ar bērniem, un, protams, ka trauksme ir visiem, gan maziem bērniem, gan pieaugušiem, mainās fokus, mainās izpausmes. Ja tad bērniem mēs, piemēram, ļoti bieži runājam par tā saucamo šķiršanās trauksmi, jeb separācijas trauksmi. Ja tad pieaugušo vecumā vai somatizāciju, ja, jo trauksmi var just psihiski un var arī izpaust caur ķermeni, somatizēt. Pieaugušo vecumu bišķiņ tā klīniskā aina mainās, bet nemainās tā būtība. Ja, tā kā, jā. Es nezinu, vai es esmu atbildējis uz tavu jautājumu, bet ir ļoti daudz faktoru un klīniski tas, ar ko mēs nodarbojamies, gan es, gan droši vien, ka abi klātesošie kolēģi, mēs mēģinam saprast šeit konkrētajā gadījumā, kas ir tas, kas ir izraisījis, vai tie ir pārsvarā kaut kādi bioloģiskie faktori, ja, tad, vai tā ir dzīves pieredze, vai tas ir piesaistes pieredze un to, cik labi šis cilvēks ir apguvis emociju regulācijas prasmes savas attīstības procesā. Tā kā jā, diezgan sarežģīta lieta. Arī mani tie pētījumi līdz šim ir rādījuši, pētījumi, kuros esmu iepazinusies, ir rādījuši, ka nevar ar pirkstu parādīt, ka šis ir tas faktors, un ja viņš izpildīsies, tad noteikti varam sagaidīt vēlāk, ka būs paaugstināta trauksme. Bet tas, ko virzoties tālāk, kognitīva behaviorālā terapija ir tas, ko mēdz izmantot mūsdienās, lai palīdzētu cilvēkiem tikt galā ar paaugstinātu trauksmi. Un tajā tiek runāts par to, ka cilvēkiem ir šīs domāšanas kļūdas vai domāšanas slazdi. Tas arī ir tas, ar ko mēdz strādāt, lai samazinātu šo trauksmes līmeni. Un tad man tas jautājums būtu, Artūr, par domāšanas kļūdām. Tad, kas tad īsti ir šīs domāšanas kļūdas vai slazdi? Domāšanas kļūdas tā ir atkāpšanās no objektīvas un racionālas domāšanas. Un domāšanas kļūdas ir raksturīgas starp citu kā trauksme pilnīgi visiem cilvēkiem. Ja? Un viņas var iedalīt tā, ka domāšanas kļūdas ir par emocijām, piemēram, par trauksmi. Tātad, kad sāksies trauksmes traucējumi, ja cilvēkam ir nepareiza attieksme pret trauksmi. Piemēram, viņš uzskatīs, ka trauksmei nav jēgas, vai ka trauksmi ir jākontrolē, un ja es viņu nekontrolēšu, es sajukšu prātā, vai ja es trauksmi nekontrolēšu, viņa nekad nebeigsies, vai, nezinu, man sāksies insults vai infarkts, piemēram, tas ir, ja trauksme aiziet līdz panikas lēkmēm. Es vēl gribēju piebilst, ka par tām trauksmes diferenciācijām, man liekas, vislabāk atcerēties ir tā, tie dažādie vārdi var apzīmēt dažādas intensitātes pakāpes. Piemēram, es ieteiktu, domāt tā, uztraukums, satraukums ir viegla trauksme, tad ir trauksme, panika, tā ir trauksme, ko var apzīmēt ar maksimālo punktu skaitu. Piemēram, kognitīvajā terapijā tur no 0 līdz 10 vai no 0 līdz 100, panika tā ir pilnīga trauksme, tur 100 punktu vai maksimālie 10. Un tā var sadalīt trauksmi atkarībā no funkcijas, jo te vairāk minēja, ka mūs dzenas pakaļ tīģeris, trauksme signalizē, ka dzīvība ir apdraudēta. Bet Nikita minēja, ir šķiršanās trauksme. Tā ir mazliet cita trauksme, viņai arī ir raksturīga cilvēkiem pieaugušā vecumā. Piemēram, mēs pieķeramies partnerim, jā, un tad pie partnerā zaudējuma draudiem mums aktivējas šķiršanās trauksme. Jā, šķiršanās trauksmes apakšā ir sēras skumjas, jo kas notiks, ja mēs zaudēsim partneri, vai bērnu, vai vecāku, ja tās būs skumjas. Tālāk ir sociālā trauksme. Tā signalizē par reputācijas apdraudējumu. Ja? Un tur, piemēram, ir specifiskas domāšanas kļūdas, piemēram, ka mani kritizē, piemēram, auditorijai tagad mana runa nepatīk, tur viņi ir kritiski noskaņoti pret mani, jā, tas ir, piemēram, tā domāšanas kļūda saucās doma
domu lasīšana, ja, it kā es būtu telepāts, ja, es zinu. Bez tam, ja man liekas, ka visa auditorija pret mani ir noskaņota negatīvi, tad tas saucās vispārinājumi, ja, tas nozīmē visas sievietes ir tādas, vai visi vīrieši ir tādi un tādi, ja, tas saucās vispārinājumi. Ja man liekas, ka kāpēc par mani domā slikti, jā, tāpēc, ka mani nepasveicināja šodien, tas saucās personalizācija. Jā, es visu attiecinu uz sevi. Nevis, ka tas cilvēks bija, pieņemsim, sliktā garastāvoklī, jā, bet, teiksim, viņam ir savas nepatikšanas, bet nē, viņam ir kaut kas pret mani, jā. Un tāda domāšanas kļūda ir ļoti daudz, jā, piemēram, bet, lai saprastu trauksmes funkciju, vēl viena lieta, kas ir svarīga, ja nav trauksmes, arī ir slikti, jā, jo trauksmi var uztvert tā, ka tas ir, kā sarģeņģelis, ja mēs normāli uztveram trauksmi. Ja, ja es uztveru, ka trauksmi ir mans ienaidnieks, es varu sajukt prātā un tā tālāk, tas ir ceļš uz trauksmes traucējumiem. Ja es saprotu, ka trauksmi ir tā kā mans sarģeņģelis, piemēram, viņš brīdina, viņa tur tā trauksme brīdina, piemēram, kā, pieņemsim, eksāmena trauksme, ja. Es neesmu pietiekoši labi sagatavojies eksāmenam. Ja, tātad man ir jāpamācās vairāk, vai šķiršanās trauksme. Piemēram, kaut vai partneru attiecībās, ja es uzvedīšos pret savu partneru tā un tā, viņš mani var vai viņa mani var atstāt. Ja? Tātad tas nozīmē, ka man var būt kaut kā labāk jāuzvedās. Un tātad tā ir visnotaļ vajadzīga. Ja sociālā trauksme man ir jāuzstājas, tagad, piemēram, jāpasaka kaut kāda runa, protams, ka man jācenšās, lai šī runa būtu kaut kāda sakarīgāka un auditorijai viņa patiktu, un ja tā sociālā trauksme ir tāds normāls signāls, tas nozīmē, ka man jāsagatavojas labāk. Ja? Un vēl ir viens specifisks trauksmes veids, kas arī ir ļoti vajadzīgs. Tas ir tā saucamā aizdomu trauksme. Aizdomīgums, neusticīgums. Ja, tā ir tā saucamā krāpnieka trauksme. Šis cilvēks rāda laipnu sejas izteiksmi, bet viņš vai viņa taisās mani apmānīt vai apkrāpt. Ja. Piemēram, krāpnieku trauksmes piemērs ir visa antivakseru kustība, jo, piemēram, visi zinātnieki un valdībā, piemēram, grib nogalināt, ja, un vai izdomājuši tur kā nočipot, vai sabojāt tauru, vai vēl kaut ko, ja, un tādējādi, valdība krāpjās, ja, un tāpēc mēs varam redzēt piemēru, kur valdība var patiešām krāpties, ja, bet visas trauksmes var būt pārspīlētas, kas aiziet, tā saucamā psihopatoloģijas robežās. Un tad sākās domāšanas kļūda, piemēram, visas valdības ir ļaunas, viņas ir uzpirkušas zinātniekus, vai visa auditorija noskaņot pret mani kritiski, ja, tas ir vispārinājums, vai, ja es iebildīšu kaut vienu vārdiņu savam partnerim, tad viņš vai viņa mani noteikti atstās, ja es iebildīšu darba devējam, tad noteikti viņš atlaidīs mani no darba. Ja. Tās ir tādas domāšanas pārspīlējumi. Tā var teikt, bet, protams, domāšanas kļūda ļoti daudz. Es nezinu, viņas var uzskaitīt arī kognitīvās terapijas speciālisti. Jā, nākamais jautājums reizi ir Maritai. Kognitīva behaviorālā terapija tiešām strādā ar šīm domāšanas kļūdām, tā man pieredze rāda, un kā tad tas reāli dzīvē notiek? Kā terapijas laikā tiek strādāts ar kļūdām, jā. Paldies. Pirms es pievērsīšos šim jautājumam, man liekas, varbūt priekš klausītājiem, kas nav tik dziļi tajā tēmā, ir vērts vēl palīdzēt savilkt kopā, kādā veidā tad tā mūsu trauksmes reakcija vai uztraukums ir saistīts ar to, ko mēs saucam par domāšanas kļūdām. Jo, man liekas, tā svarīgā ideja, kas ir arī viens no tādām centrālām idejām, konceptiem kognitīvi behaviorālajā terapijā ir, ka tie ārējie notikumi nevar izraisīt trauksmi.
vai jebkādas citas emocijas. Bet tas, kas ar mums notiek, praktiski, varētu teikt, praktiski nepārtraukti. Mēs jebkurā situācijā uzdodam sev jautājumu, vai šī situācija ir droša, vai šī situācija ir bīstama. Un mēs nevien uzdodam šos jautājumus, mēs arī atbildam. Būs slikti, es izgāzīšos, visi par mani smiesies, man vajag uzstāties nevainojami, citādi es būšu izgāzies tagad vai nekad. Un šīs nav tādas domas, kā mēs esam veltījuši tādu padziļinātu analīzi. Patiesībā ļoti bieži mēs nevēlamies, lai tās domas mums būtu prātā. Bet tādēļ mēs tās domas arī kognitīvajā terapijā saucam par automātiskajām domām. Ja, tās ir tādas idejas, ko mūsu prāts automātiski izmet, tādi domāšanas īsceļi. Un tad tā emocionālā reakcija, kas mums ir nevis uz to pašu situāciju. Ja? Nevis tā pati prezentācija, kas man ir jāsniedz, vai tikšanās ar, darba tikšanās kāda. Bet, ja tajā brīdī man ir doma, ka es netikšu galā, es izgāzīšos, mani pieķeras, ka es neko nesaprotu, ja es tai domai noticu tajā brīdī, tad es piedzīvoju to baiļu reakciju, trauksmu, uztraukumu. Un, ja mēs ejam tālāk pie tā veida, kādā tad strādā kognitīva behaviorālā terapija, tad tas pirmais solis, jebkurā gadījumā, ir iemācīties atpazīt, kas ar mani notiek. Ja, pamanīt, ka situācija un manas domas nav viens un tas pats. Ir situācija, ir manas automātiskās domas, tad ir manas emocijas un tad ir mana uzvedība. Un šis ir tāds liels solis iemācīties atpazīt un saprast, kas ar mani notiek. Jo tajā brīdī, kad es saprotu, kas ar mani notiek, tad jau es varu pāriet tālāk pie tās emociju regulēšanas un saprast, kas tad ir tā stratēģija, kas man var strādāt. Ja, jo vēl viens tāds, man liekas, tāda svarīga lieta, ko uzsvērt, ka tas, kas ar mums notiek stresā, tās reakcijas ir tādas automātiskas. Ja, līdz ar ko neatkarīgi no tā, cik mēs esam gudri, neatkarīgi no tā, cik mēs esam daudz lasījuši vai, TED Talk noskatījušies. Tajā brīdī, kad es izjūtu to intensīvo trauksmi, tā mana spēja tā plaši analizēt situāciju sašaurinās. Ja, man gan tādā tiešā, gan pārnestā nozīmē iestājas tāda tuneļa redze. Līdz ar ko, lai jebkāda no šīm palīdzības stratēģijām varētu strādāt, man pirmkārt ir jāatpazīst, ka tas, ko es tagad piedzīvoju, tā ir tā trauksme, un man ir jāizpild tas mājas darbs un jāsaprot, kas ir tā viena tehnika, kas man šajā situācijā var palīdzēt. Un ja mēs runājam par tīri šo domāšanas sadaļu tajā trauksmes procesā un tīri par domāšanas kļūdām, tad viena stratēģija ir iemācīties pamanīt, atpazīt tās pašas domāšanas kļūdas kā tādas. Ja, tas jau ļoti bieži ir palīdzoši. Un tad atkarībā no tā, kas tā ir par domāšanas kļūdu, mēs varam arī dažādas citas stratēģijas pielietot. Ja? Jo mēs trauksmē, kas ir ļoti raksturīgi, mēs ļoti bieži maļām pa galvu dažādus briesmu scenārijus. Ja? Ja notiks tas un tas, es nezinu, es satieku savu vadītāju pie kafijas aparāta un viņam ir kaut kāda tāda dīvaina sejas izteiksme, un manā galvā ir jau doma, ka tas ir tāpēc, ka viņš nav apmierināts ar manu sniegumu darbā. Viņš nav apmierināts ar manu sniegumu darbā,
kas tālāk varētu notikt, ja viņš man iedod atgriezienisko saiti, ja viņš mani atlaiž no darba, ja es pazaudēju darbu, ja man nebūs par ko nomaksāt kredītu, ja es palieku bez ēdiena un bez dzīves vietas. Un ja mēs domājam kaut vai par šo piemēru, mēs varam tur pamanīt vairākas no domāšanas kļūdām. Tāpat pieminētā doma lasīšana un personifikācija un arī tāda negatīva pareģošana. Šajā situācijā, ko mēs varam darīt? Tas viens jautājums, ko vienmēr ir vērts uzdot, cik liela vārbūtība ir, ka šis scenārijs piepildīsies. Ja? Ļoti bieži mūsu atbilde ir, ka tā varbūtība ir gaužām maza. Ja mēs saprotam, ka tā varbūtība ir mazāka par 1%, tad varbūt nav jēgas tērēt to savu enerģiju par to domājot. Bet cita stratēģija ir uzdot sev jautājumu un arī atbildēt. Ja tā notiek, ja piepildās tas trakākais scenārijs, ko es tad darīšu? Un ļoti bieži tad, kad mēs patiešām savā galvā pabeidzam to domu, nevis pārlecam uz citu domu. Ja? Mēs tiešām pabeidzam. Ja es pazaudēšu darbu, kas tad būs nākamais solis, ko es darīšu? Ja? Mēs pārējam no tādas bezjēdzīgas domu malšanas pa galvu uz jau tādu vairāk racionālu plānošanu, un ļoti bieži tas mums arī ļauj nomierināties. Tad tāda ļoti, klasiska, ļoti bieži izmantot un izmantojama tehnika ir domāt par pierādījumiem. Ja? Es vienmēr izgāžos tad, kad man ir publiski jārunā. Ja? Kas ir pierādījumi, kas apliecina, ka tā ir? Cik reizes tu esi izgāzies? Un tad mēs meklējam pierādījumus, kas ir pierādījumi, kas apliecina pretējo. Ja? Un ar to mērķi nonākt pie tādas līdzsvarotākas, realitātei palīdzošākas domas. Ja? Tur, principā, tās metodas, kādā veidā strādāt ar šo domāšanas pusi tajā pašregulācijas procesā ir dažādas, bet šīs ir tāds ieskats, varbūt galvenajās. Paldies par to, Marta. Un mēs esam runājuši tagad par to, ka trauksme ir tāda, variācija. Tas nav noteikts, ka vienā brīdī sāks trauksmes traucējumi un savukārt, ja turpat blakus otram cilvēkam, ka šie trauksmes traucējumi nav. Tomēr jautājums ir sekojuši, kā saprast, kad ir jāvēršas pēc palīdzības pie speciālista un pie kāda speciālista vērsties? Nikita. Tas ir, man liekas, diezgan plašs jautājums, un tā ļoti vienkāršojot un apkopojot, es teiktu, ka tas ir jautājums par to, tieši kad mēs tad velkam to tādu robežu un sākam runāt par jau traucējumiem, nevis par normālu trauksmi. Un diagnozes konstrukcija, veidojas, ir tāds 3D kriterijs. Tas ir distress, disfunkcija un deviance. Tad viens ir distress, tas ir ciešanas. Ja tu cieš no kaut kā, tad medicīna ir vispār palīdzoša profesijas, psiholoģija arī konsultatīvā. Tad tas mērķis ir palīdzēt, atvieglot ciešanas. Tad, ja cilvēks cieš no tām domām vai no sekām vai no kaut kā, tad skaidrs, ka tas, ko mēs nevienam negribās ciest, mēs gribam atvieglot ciešanas. Iespējams, ciešanas varētu būt viens tas iemesls, kāpēc vērsties pēc palīdzības. Otrs, varbūt pat nozīmīgākais, manuprāt, tā ir disfunkcija. Tad tikmēr, kamēr mums visiem ir trauksme, un zināmā mērā, kad ir trauksme, tas ir ciešanas vienmēr. Bet nevienmēr tas nozīmē, ka vajag vērsties pēc kaut kādas profesionālas palīdzības. Ar lielāku daļu šīm situācijām cilvēki tiek galā. Ar savu resursu un ar savām regulācijas prasmēm. Un kad ar to nepietiek, vienmēr ir tas plašākais atbalsta tīkls. Bet ja tas distress ir tik izteikts, ka tas jau sāk ietekmēt cilvēka spēju funkcionēt, piemēram, obsesīvi kompulsīvie traucējumi,
neidentiski, bet tuvu tas ir daļai saistīts ar trauksmi. Ja? Kādreiz to vispār pie trauksmes spektra traucējumiem saistīt. Pieskaitīja, ja, tad, piemēram, tās uzmācīgas trauksmainas domas. Ja, tad es izēju no mājas, un man iešaujas prātā doma, vai es esmu izslēdzis gludekli. Es neatceros. Tā ir doma, kas, ja projicējot uz nākotni, ja es neesmu izslēdzis gludekli, tad mana māja nodegs, es palikšu bez dzīvokļa, un tā tālāk un tā joprojām. Ja, ir tas ja, viss te domu virkne. Ja, tad, ok, bet normas variantēs visbiežāk padomāju, un es esmu spējīgs to trauksmi noregulēt, atcerēties, ka jā, es esmu izslēdzis gludekli, ja, tad, un iet tālāk. Diezgan normāli ir, piemēram, atgriezties vienreiz un pārbaudīt. Ok, ja tu pārbaudi, bet ir, protams, ka gadījumi, kad tu atgriezies pārbaudi vienreiz, tu izēji no mājas un tev atkal iešaujas prātā šī te doma. Un tu atgriezies otrreiz, un trešoreiz, un 33. reiz, un tu nespēji aiziet uz darbu. Ja, tad skaidrs, ka distresam ir pievienojusies disfunkcija, nespēja funkcionēt. Ja, un tas ir pavisam noteikti skaidra tāda norāda, ka droši vien, kad cilvēkam ir nepieciešama palīdzība. Ja, lai ar to tiktu galā. Tas trešais kriterijs, tā ir deviance. Tas ir tāds ļoti sociāls kriterijs, un tas ir saistīts ar sociālām ekspektācijām. Ja, un tas runā par to, ka mūsu kā sabiedrība ir zināmas gaidas pret sabiedrības locekļiem, pret cilvēkiem. Un dažreiz, ja tu esi ļoti, ļoti atšķirīgs no tā, kāda vidusmērā cilvēki ir, tad varbūt tev ir vajadzīga palīdzība būt bišķiņ vairāk kā citiem. Tas nav tas labākais, manuprāt, tas kriterijs. Galvenais, es teiktu, ka tā ir disfunkcija. Kad tas sāk traucēt, dzīvot, tad tas ir signāls, kad ir, ja tu pats to noķer, kad ir jāvēršas pēc palīdzības, ja tu pamani to savā tuviniekā, kad ir jāpalīdz viņam tikt līdz kaut kādai palīdzībai. Un tad tā otrā jautājuma daļa par to, pie kā tad vērsties. Šajā diskusijā ir ļoti interesanti, jo piedalās trīs psihologs, psihoterapeits un psihiatrs. Ārsts, jā, un ļoti bieži ir diskusija par to, ka es zinu, ka man vajag palīdzību, bet pie kā tad man īsti iet? Es nesaprotu, te ir tāda, pie kā tad vērsties? Šis jautājums noteikti jums visiem trim varbūt. Es varbūt varu iesākt, un es ceru, ka iesaistīsies kolēģi. Jo skaidrs, ka visas šīs profesijas, kas sākas ar psi, ja, tad iet runa par cilvēka psihi. Un mēs jau iesākam par to, ka trauksme tas ir biopsihosociāls fenomens. Ja, tad tur ir bioloģiskās daļas, tur ir psiholoģiskās un sociālas daļas. Ja, tad globāli runājot, jebkurš no šiem specialistiem, viņam ir jābūt pietiekoši kompetentam un kvalificētam, lai spētu atpazīt trauksmi, novērtēt trauksmi, tās intensitāti, funkcionēšanas grūtību intensitāti un novērtēt arī to labāko palīdzību. Ja, tā kā principā vērsties var pie jebkura no šiem specialistiem, ja, tad ideālā pasaulē. Bišķiņi atšķirās kompetences. Ja, tad, ja mēs runājam par psihologiem, ja, tad šeit iet runa vairāk par tādām psiholoģiskām intervencijām. Tā ir ārstēšana bez zālēm, bez medikamentiem. Un tas ir tas, ar ko noteikti, kas ir noteikti vajadzīgs visos gadījumos. Es teiktu, ka tie traucējumi jau ir tādi, kas ir saistīti ar funkcionēšanas grūtībām, jo tā zināmā mērā ir tāda etioloģiskākā ārstēšana. Respektīvi, mēs mēģinām iedarboties uz kaut kādiem iemesliem tomēr. Ja? Tikai jautājums, kognitīva behaviorāla terapija ir ļoti efektīva pie trauksmes, bet manā izpratne nedaudz vairāk simptomātiska, tā palīdz mazināt simptomu. Nevienmēr īstermiņa terapija ir spējīga risināt iemeslus. Ja es atgriežos pie tās savas kompetences, ja, piemēram, separācijas trauksme un ja, tā primāro attiecību pieredze, ja, kas, protams, ka nekur nepaliek, viņi paliek ar mums kopā visu mūsu mūžu, nevar 8-10 sesijās likvidēt, ja piesaistas grūtībās balstīto šķiršanās trauksmi, bet panikas liekmi var, ja tā ir izolēta un nekā cita tur nav.
Jā, tā kā atšķirās to efektīvo psiholoģisko intervenciju veidi, jā, tad dažreiz ir arī ilgākas intervences vajadzīgas. Ja mēs runājam par psihiatra kompetenci, tad psihiatrs ir ārsts, jā, tad, un šeit, protams, ka pieslēdzas arī tā bioloģiskā puse. Ja ir skaidrs, ka ar tām psiholoģiskām intervencijām metodēm nepietiek, mums neizdodas tikt galā ar šo grūtību, tad var būt nepieciešama arī kaut kāda bioloģiskā iejaukšanās, respektīvi medikamentozā terapija. Un šeit atkal ir jāsaprot, ka tās medikamentozās terapijas, kas mums ir pieejamas, kas ir neapšaubāmi efektīvas, ir jāsaprot, ka tā ir simptomātiska palīdzība. Ja mēs varam mazināt simptomu, jā, tad dažādām metodēm, un šeit arī ir varbūt atsevišķi jautājums, kā tad mēs īstenībā Latvijā realitātē tiekam galā ar to. Jā. Piemēram, cik daudz tiek izrakstīti tranquilizatori, nomierinoši līdzekļi, un cik daudz tika izrakstīti antidepresanti. Bet, labi, tas ir atsevišķi jautājums, bet globāli runājot, jā, tad šīs, kad trauksme ir ļoti liela, ja, ka tā ir izteikta, kad ar to neizdodas tikt galā ar psiholoģiskām metodēm, var būt tiešām nepieciešama un varbūt ar ļoti efektīva simptomātiska medikamentozā terapija, un tā savukārt būtu ārstu psihiatra kompetences joma. Jā. Šeit es pieķēru Nikitu pretrunās. Man ir divas specializācijas, es gan psihiatrs, gan psihoterapeits. Sākumā Nikita teica, ka medikamentozi tā kā etioloģiska ārstēšana, pēc tam viņš pateica, ka simptomātiska. Es teicu psiholoģiski, terapija ir etioloģiska. Etioloģiskāka, jā. Medikamentozi ir neapšaubami simptomātiski. Es noteikti, pirmkārt var teikt, katrai ārstēšanas metodei savu plus un mīnusi. Es, protams, noteikti būtu par to visnotaļ, ka jāsāk ir ar psihoterapiju. Vienkārši zināms, ka psihoterapija netiek apmaksāta no apdrošināšanām, tātad tas ir dārgi un tas ir dažreiz ilgi. Ja? Labi, dažreiz tas var būt 3 mēneši, citreiz 6, citreiz gads un vairāk atkarībā no tā, kā ir izteikts. Bet, ja tā apkopotu, varbūt tā galveno ideju, kāda ir tā virzība, kā var pārvarēt trauksmi, ja, tad, un tieši psihoterapeitiska metode, ja, tā. Es teiktu, tas ir tā. Piemēram, ja es sajūtu, ka man ir trauksme, pirmais solis ir pateikt, ka man ir trauksme. Dažreiz cilvēki sajūt sirdsklauves un padomā, ka man ir tagad infarkts vai insults. Ja, tātad, pirmkārt saprast, tā ir panikas lēkme, tā ir trauksme. Otrs punkts, es ieteiktu, tātad vai pats vai ar psihoterapeitu palīdzību, jo psihoterapeits ir kvalificētāks, noteikti, kura trauksmes forma tā ir. Tas ir otrs solis, jo viena lieta cilvēkam liekas, ka viņu apdraud mikrobi, cita lieta liekas, ka viņu apdraud bandīti, tikko viņš izies ārā un viņam metīsies virsū kāds nogalināt. Pavisam cita lieta ir sociālā trauksme vai sociālā fobija, ka mūs nokritizēs, bet mēs no tā nenomirsim. Jāsaprot, ka daži reaģē uzstājoties auditorijas priekšā, tā it kā būtu atvests uz nošaušanu. Ja? Apmēram tāds pašs veģetīvas reakcijas. Bet, ja es nodiagnosticēju, man ir sociālā trauksme, sliktākais, kas var būt, mans referāts nepatiks. Tā nav mirstamā kaite. Tātad man jāpasaka, tā ir sociālā trauksme. Šķiršanās trauksme, piemēram, man ir bailes pazaudēt savu partneri. Ja? Daži cilvēki paliek ļoti atkarīgi, un tā saucās atkarība no attiecībām. Tātad vai arī mērens aizdomīgums vai ļoti izteikts aizdomīgums. Ja, tātad es neticu cilvēkiem, man liekas, ka visi viņi grib mani apmānīt, ja, vai vismaz puse no viņiem. Nākamais, kad, protams, tur ir jāpievieno klāt arī citas emocijas, jo zem katras trauksmes iet dziļākas emocijas. Piemēram, zem uzbrukuma trauksmes ir bailes vai mikrobu trauksmes ar to pašu roku mazgāšanas fobiju. Zem šķiršanās trauksmes jāsaprot ir sēras. Tātad cilvēkam ir grūti izturēt sēras. Viņš arī baidās no sērām. Viņam liekas, ka sēras ir kaut kas bīstams.
Ja? Vai arī vainas apziņa. Sociālās trauksmes pamatā parasti ir kauns vai aizvainojums. Ja? Tāda, piemēram, ja manu lekciju nokritizēs, man būs šausmīgs kauns, vai arī es apvainošos. Es tā gatavojos, ja, un man tur ņēma un nokritizēja. Tātad jāmāk nodiferencēt arī dziļākas emocijas. Un jāsaprot, ka katra emocija tas ir signāls. Tas nav insults, tas nav infarkts. Tas ir tāds pats signāls kā bada sajūta vai slāpja sajūta. Ja? No emocijām nemirst, ja? Bet pret viņām jāvēršās ir caur saprašanu. Tas, ko varbūt... Tas, ko dara farmakoloģija, viņa samazinās trauksmes to fizioloģisko uzbudinājumu, bet tikai farmakoloģija viņa neveicinās saprašanu. Ko tā emocija man signalizē? Es esmu apvainojies. Ja? Trešais solis, kas ir katrā, teiksim, tā es teiktu, tādā pakāpeniskā terapijā, ir iemācīties atšķirt, vai emocija ir adekvāta vai neadekvāta. Piemēram, man tiešām kaut kas draud, ja, ja tas ir iluzora pārliecība. Šī vietā ir grūti cilvēkam pašam pateikt, kurš ir piemēram, ļoti aizdomīgs. Ja, tā kā atkal es pieminēšu tos antivakserus, ja, viņiem liekas, ka viņi spriež loģiski, ja, bet jāsaka, pie visdziļākiem trauksmes traucējumiem, ieskaitot šizofrēniju, kur ir vajāšanas mānija, katram cilvēkam liekas, ka viņš spriež loģiski. Tas ir viena no domāšanas kļūdām. Man liekas, ka es spriežu loģiski. Lai loģiski reāli domātu, ir jāstudē kritiskā domāšana apmēram 7-8 gadi. Mēs ar kritisko domāšanu nepiedzimstam, un homo sapiens, tāds nosaukums, mums ir tikai kompliments pašiem sev. Ja? Mūsu smadzenes ir piebāstas ar evolucionāri vecām visādām programmām, ja, kas dažreiz mums palīdz, un citreiz saka priekšā pilnīgs viestot. Piemēram, kā pa to pašu gludekli, vai kāds tur stundām mazgā rokas, tāpēc, ka grib atbrīvoties no mikrobiem, vai ka visa pasaule viņi grib noindēt, un kā aura tiek sabojāta, un magnēti pielīp pie ķermeņa. Ja? Mūsu smadzenes var mums piespēlēt pilnīgs viestu, kas pašam individam liekas, ka viņš spriež loģiski. Kaut gan ne viņš loģiku studējis ir neko. Ja, tāpēc šajā ziņā, lai atšķirtu normālu, teiksim, adekvātu emociju no neadekvātas, tur labāk ir speciālists. Ja kādam izdodas pašam, tad cepuri nost. Ja? Un tad, kad mēs atrodam, ka emocija ir neadekvāta, tā ir galvenā pazīme, ka aiz viņas slēpjas domāšanas kļūda. Ja? Tur būs domāšanas pārspīlējumi, melns, balts domāšana, piemēram, perfekcionistiem, ja, teiksim, nezinu, ja man drusku iedauzījās sirds, tas nozīmē, ka es esmu galīgi slims. Ja? Jo veselai sirdī jāstrādā pilnīgi, tur perfekti, bez jebkādiem pārstieniem. Ja es nedrīkstu sajust nekādu ne mazāko sāpīti nevienā vietā. Ja arī manam referātam jābūt tādu tik perfektam, ka vispār Nobel prēmija par to. Ja tā nav, tad mans referāts ir pilnīgi nederīgs. Tas ir melns balts domāšana. Vai, piemēram, katastrofizācija. Es sajūtu sirdskloves, tas nozīmē, ka es tūlīt miršu. Saucās domāšanas kļūdu katastrofizācija. Ja? Tās ir tā saucamās neadekvātās emocijas, kurām pamatā ir tās neadekvātās domas. Un tad, kad mēs nodiagnosticējam, ka domas ir neadekvātas, ja, ko arī nav viegli nodiagnosticēt, jo es saku, mums tā domāšana liekas kā loģiska. Ja. Varbūt man tagad arī liekas, ka es ļoti loģiski stāstu. Kāds cits pateiks, ka nē, vispār galīgi garām. Ja. Tā ir ilūzija tāda. Jāsaprot, ka mūsu smadzenes mums piespēja ilūziju, kas saucās pašapmāns. Bet ja gadījumā es sāku saprast, ka šeit es katastrofizēju, te es personalizēju,
Te es nodarbojos ar nākotnes pareģošanu, jā, jo nākotni pareģot nespēja neviens. Nekāds Nostradāms nekad nekādu nākotni nevienu gabaliņu nav pareģojis. Viss tas ir muļķības. Tur varat izlasīt viņa katrēnas un astrologiju. Neviens nevar pareģot nākotni. Jā, vat, laika prognoze vienīgi var būt 2 nedēļas uz priekšu, jā, vai pat 1. Tā kā jāsaprot, es nodarbojos uz nākotnes pareģošanu, tur es izgāzīšos vai nomiršu vai vēl kaut kas ir domāšanas kļūda. Vai tur, piemēram, negatīvais filtrs, jā, vai, teiksim, aizsprieduma apstiprinājums ir visās zinātnēs, jā. Tad tādā gadījumā man ir jāiemācās tās domas novērot it kā no malas, fiksēt, dienas grāmatā pierakstīt, ja, kā to kognitīvā terapija iesaka. Un tad, kā te teica kognitīvā terapeita, viņas var sākt apstrīdēt. Bet, lai viņas sāktu apstrīdēt, man ir jāsaprot, ka tā ir domāšanas kļūda. Un emocija ir neadekvāta, un šeit es domāju neloģiski. Ja? Un cilvēkiem ir tā zināšana ilūzija, viņiem liekas, ka domā neloģiski, bet īstenībā, jo vairāk neloģiku mēs savās domās atrodam, jo labāk. Ideālais kritiskais domātājs ir tas, kurš spēja atrast katru dienu savās domāšanās vismaz 10 kļūdas. Ja? Un vēl dažas domāšanas kļūdas vēl minot, kā es gribēju pieminēt, jāsaprot, ka trauksme ir vajadzīga. Ir tāds kritiskajā domāšanā jēdziens pesimisma aizspriedums un optimisma aizspriedums. Pesimisma aizspriedums ir, ka es domāju negatīvi, ka es tur nomiršu vai mani nokritizēs vai tam līdzīgi. Optimisma aizspriedums arī nemaz nav labāk. Optimisma aizspriedums savukārt ir, ka ar mani tas nenotiks, un tikai ar muļķiem tas notiks. Ja? Tur, piemēram, es nesaslimšu ar Covid, es tur varu riskanti braukt, es varu lietot narkotikas, tur muļķi paliek atkarīgi, es nepalikšu atkarīgs. Ja? Vai, piemēram, azartspēlmaņiem viņš jau ir zaudējis tur 20,000 spēļu automātos, viņš joprojām domā, ka vienu dienu viņš to summu atvinnēs. Un, piemēram, šeit ir piemērs, kur cilvēkam pietrūks trauksmes. Pat, piemēram, es zaudētu spēļu automātos 25 eiro, es saprastu, ka nē, man pietiek. Ja? Un man iedarbotos trauksme, un šeit ir normāla trauksme. Tam spēļu atkarīgajam viņam trauksmes nav. Ja? Tāpēc jāsaprot, ka jāmācās šīs emocijas nosaukt. Tā ir trauksme, tad ir adekvāta vai neadekvāta. Ja neadekvāta, tad jāmeklē domāšanas kļūdas, un tad, ja pats nespēja to tikt galā, tad iet pie speciālista, un ja psihoterapija nepalīdz, tad ir farmakoterapija. Kaut ko gribu ļoti īsi, piebilst vai iebilst, ka viena lieta ir, ka es globāli kā psihiatrs neapšaubami piekrītu, ka mums jāsāk ar tieši šādā secībā. Bet, protams, ka ir gadījumi un ir stāvokļi, kad tā trauksme ir tik izteikta, ka, lai cilvēks varētu pieslēgt to pieras devu, pieslēgt to garozu, jāsāk ir ar simptomātisku tās trauksmes kaut kādu bišķi mazināšanu, apslāpēšanu, jāsāk ar farmakoloģisko korekciju, un lai cilvēks varētu sākt iesaistīties psiholoģiskā intervencē. Protams, ka tas ir, tā ir mazāka daļa. Globāli trauksmes spektra traucējumi ir ļoti, ļoti izplatīti. Jā, tie ir vieni no tā saucamiem common mental disorders, plaši izplatītiem psihiskiem traucējumiem. Jā, tā kā absolūti lielāko daļu, protams, ka ir jāsāk risināt psiholoģiski. Otra piebilde ir tāda, ka šeit mums arī bišķim varbūt jāsaprot vai jāizšķir trauksme. No vienas puses tas var būt simptoms, tas var būt atsevišķi traucējums, un tas var būt kaut kas, kas slēpjas zem kaut kādā cita traucējuma. Un Artūrs pieminēja šizofrēniju. Šizofrēnija nav trauksmes spektra traucējums. Šizofrēnija ir nervu sistēmas attīstības traucējums. Mana kā bērnu psihiatra sapratnē. Bet viens no simptomiem neapšaubāmi ir gan tas aizdomīguma trauksme, gan arī anihilācijas. Ja, tā pazušanas trauksme, kas starp citu uz antidepresantiem nerē
nerēģē, kas gan rēģē uz cita veida farmakoterapiju. Jā, tad trauksme var būt kā pamata traucējums, bet trauksme var būt kaut kas slēpjas zem alkohola atkarības. Jā, jo alkohola atkarība, es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos ir pašārstēšanas tāds neveiksmīgs mēģinājums, jo, protams, ka alkohols iedarbojas uz gamma-aminos viesakābes receptoru smadzenēs un mazina trauksmi. Alkohols ir viens no prettrauksmes tādiem farmakoloģiskiem aģentiem. Nav tas labākais. Bet varbūt arī pie alkohola, kas sākas trauksme no alkohola lietošanas, tā ir adekvāta trauksme, kas saka, klausies, tev alkohols nav īstais veids. Jā, jo es kā humoru atceros, vienreiz atnāca viens pacients, un viņš teica, ka viņš sāk dzirdēt balsis dēļ alkohola lietošanas, kas viņu lamā par alkoholiķi. Jā? Līdz tam viņš ir gājis pie vairākiem narkologiem, un narkologs saka, ka jums ir alkohola atkarība, un viņš viņiem netic. Jā? Un tagad viņš atnāk pie manis un saka, man balsis lamā, ka es esmu alkoholiķis, vai jūs varat atbrīvot no balsīm? Un es teicu, ka tieši otrādi jums ir balsīs jāieklausās, ja? Ka viņš pareizi saka, bet jāsāk ārstēt alkoholismu. Es nezinu, vai es varu papildināt arī kolēģi teikto, jo, domāju, ļoti, ļoti plaši jau tika izstāstīts, bet man tādas varbūt ļoti specifiskas piebildes par tieši kognitīvu behaviorālo terapiju. Nikita minēja par to, ka tādā īstermiņa terapijā, kas būtu tāda klasisks tāds KB, kognitīvu behaviorālās terapijas protokols, tā tiešām būtu tāda salīdzinoša īstermiņa terapija, ja neiet tālāk, teiksim, kādā schēmu terapijā vai tādā dziļākā darbā, nav iespējams strādāt ar cēloņiem, un protams, ka tā ir. Nav iespējams strādāt ar cēloņiem, bet man liekas svarīgi arī uzsvērt šajā gadījumā, ka tas kognitīvi behaviorālās terapijas darbs nav strādāt ar cēloni, bet strādāt ar to uzturošo mehānismu. Un šeit, man liekas, mums mazliet ir tā kā jāpakāpjas no tām domāšanas kļūdām, jo es domāju, ka ir jāsaprot, ka tā centrālā lieta par trauksmi ir tā izvairīšanās, jeb bēgšanas uzvedība. Un tas ir arī tas, kas to trauksmes reakciju uztur. Kā tas dzīvē izpaužās? Ja? Man ir darbā nepieciešams attīstīt tādu prasmi publiski uzstāties, bet man ir trauksme. Man ir bailes uzstāties. Man piedāvā piedalīties šādā diskusiju pasākumā vai piedalīties ar prezentāciju kolēģiem vai uzstāties konferencē. Kas visdrīzāk notiks, ja tā mana trauksme ir intensīva, agrāk vai vēlāk, vai vienu dienu pirms pasākuma, vai agrāk, es ļoti iespējams piezvanīšu un pateikšu, ka es esmu saslimusi. Vai kādu citu iemeslu dēļ nevaru piedalīties. Kas tajā brīdī notiks ar trauksmi? Trauksme nokritīsies. Ja? Es sajutīšos labāk. Un tas, ko tajā brīdī secina mans organisms, ir, ka šitā ir viena lieliska stratēģija. Tā ir stratēģija, kā es uzreiz varu sajusties labāk. Ja? Kā man ir trauksme, tā es izvairos, un kā es izvairos, tā es sajūtos labāk. Un tādā veidā es iemācos izvairīties. Un, protams, jo es vairāk turpinu izvairīties, jo man ir diezgan neiespējami iet uz kaut kādiem tiem saviem dzīves vai darba mērķiem, kas nav savienojami ar trauksmi, kas nav savienojami ar izvairīšanos. Līdz ar ko tās terapijas atšķirsies nedaudz pie panikas lēkmes vai pie sociālās trauksmes vai pie ģeneralizētas trauksmes, bet tas centrālais virziens kognitīvi behaviorālajā terapijā un tā galvenā terapijas daļa būs exposure terapija, jeb latviski to sauc par tādu pieradināšanos. Ko tas nozīmē, ka, lai cik tas skanētu tā nejauki, bet tas galvenais mehānisms, kas strādā,
ir ieskatīties tām bailēm acīs, respektīvi darīt tās lietas, no kā man ir bail, un piedzīvot, ka es nenomirstu, es nenoģīpstu, es nesāku vemt, es patiešām izdzīvoju un tieku cauri, ja? Un piedzīvot, ka tā trauksme, tā pakāpeniski pieradinoties ar katru nākamo reizi, arī pakāpeniski samazinās. Un dabūt to pārliecību, ka par spīti trauksmei, pat ja man tā trauksme ir, es varu tikt galā. Ja? Tā trauksme man nenogalina. Un šis ir, un savukārt darbs ar automātiskajām domām, dažādas relaksācijas metodes, tas viss, tie visi ir tie mani instrumenti, kas man var palīdzēt pieradināties. Ja? Ja es būšu pastrādājis ar savām automātiskajām domām, atpazīšu savas domāšanas kļūdas, ja man būs tajā instrumentu koferī relaksācijas metodes, tas man palīdzēs darīt tās lietas, no kā es tipiski gribu izvairīties. Un šeit man ļoti patika, un man liekas, tā ir tāda ļoti svarīga piebilde no Nikitas par to, ka ļoti bieži tas efektīvākā palīdzība ir tāda kombinētā terapija. Jo, jā, protams, būs gadījumi, kad tādas psiholoģiskas intervences nestrādās un strādās, kur medikamenti strādās labāk, bet ļoti bieži tā farmakoterapija ir nepieciešama tieši tādēļ, lai cilvēks varētu veiksmīgi iesaistīties psihoterapijā un lai tā terapija vispār būtu efektīva. Paldies, Marta, un paldies diskusijas viesi par ļoti plašo skaidrojumu, kā saprast, pie kā vērsties un kad vērsties. Mēs esam nonākuši pie tās daļas, kad es došu iespēju uzdot jautājumus skatītājiem, gan šeit klātienē, ja klātienē ir kādam jautājumi, paceliet lūdzu rokas, jums iedos mikrofonu, bet ir kāds jautājums klātienē? Jā. Jā, es īstenībā arī slaido ierakstīju, bet labi, lai iet tā. Vai izraidīšanas trauksme, tas ir no seniem laikiem, kad bez grupas nevarēja izdzīvot un baidījās cilvēks, ka viņi izraidīs, un tas bija sots tajā laikā, ja? Ir tā pati šķiršanās trauksme, un ja nav, tad varbūt par to pirmo varat pastāstīt nedaudz. Paldies! Es varētu atbildēt, izraidīšanas trauksme ir sociālās trauksmes paveids. Es minēju, ka dažiem uzstājoties tās bailes ir tik lielas, it kā viņš būtu atvests uz nošaušanu, nevis viņa referātu vienkārši var nokritizēt. Tas nāk tieši kā grupas trauksmes paveids, tāpēc, ka mūsu gēni veidojās paleolītā, kad ja visa grupa nepiekrīt jūsu paustajām tēzēm, tad jums draud izraidīšana no cilts, un ja cilvēks tiek izraidīts no cilts, tad tas ir nāves spriedums. Ja? Tā kā šajā ziņā evolucionāri sociālā trauksme var būt ļoti tuvā tādai panikai, it kā tiešām, ja, ka tas draud nomirt. Ja? Šķiršanās trauksmē tas ir tad, kad cilvēks emocionāli pieķerās kādam, viņam izveidojas emocionālas saites, un šo emocionālo saišu pārāvums rada tādu brīdinājumu saiti, brīdinājumu signālu. Es nezinu, vai te vajadzēja vēl kaut ko pastāstīt. Tātad šķiršanās trauksme starp jebkuriem diviem cilvēkiem, kas emocionāli pieķerās. Šķiršanās trauksme ir jo lielāka, jo pieķeršanās ir jo atkarīgāka. Ja? Piemēram, mazs bērns, ja pieņemsim, mamma viņu atstātu uz ielas un kaut kur apskriet ap stūri, viņš būtu panikā. Ja? Mamma aizbēga. Bet tāda panika var būt arī pieaugušiem cilvēkiem, kas saucās panikas traucējums, jo pieaudzis cilvēks arī uz ielas nevar paiet bez kāda pavadītāja. Tikai tur tās domas ir tādas, ka nevis es esmu mazs bērns, kas nevar izdzīvot bez mammas, bet ka, piemēram, ar mani var notikt kas slikts, ja sāksies infarkts,
man vajag kādu, kas ir blakām, kas uzreiz izsauc ātro palīdzību. Nu, piemēram, tā jau ir tāda, nu, teiksim, racionalizācija, kas ir kopā ar katastrofizāciju. Un vēl šķiršanās trauksme, kā izvairas uzvedība, ja mēs minētu tādu piemēru, kur tika minēts, ka neiet uz darbu, piemēram, tad, lūk, cilvēkiem, tas ir biežāk sievietēm, kam ir varmācīgi vīri, alkoholiķis, patoloģis, greizsirdīgs, bet viņa nespēja viņu atstāt, jā, tāpēc, ka viņai palikt vienai ir lielākas bailes nekā dzīvot ar šo bīstamo vīru. Ja? Tā ir izvaira no šķiršanās trauksmes. Principā vajadzētu šķirties. Ja? Nu tā kā tā šķiršanās trauksme varbūt cilvēkam nemanāma. Vēl viens šķiršanās trauksmes piemērs ir, nu, ar tiem pašiem alkoholiķiem ir tas jēdziens līdzatkarība, jā, un priekš tā ir pat speciālas grupas, tāpat kā ir anonīmie alkoholiķi, tā ir anonīmie līdzatkarīgie, kas saucās Al-Anon, jo arī, lai kā, nu, teiksim, tas dzērājs vīrs, tur, nu, biežāk vīrs, teiksim, nodzertu visu naudu un būtu fiziski varmācīgs, jā, teiksim, sieva par spīti tam, ka vienīgā, kas pelna, viņai ir bīstamība dzīvībai, viņa tik un tā nespēja viņu atstāt. Jā, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums uz vietas? Labvakar. Gribēju pajautāt, ko jūs varētu ieteikt, kā cilvēks ar trauksmi, kā viņš var pašmācības ceļā uzlabot savu šo te dzīves kvalitāti. Nu, protams, ne tikai apmeklējot psihoterapeitu, bet varbūt kādus konkrētus piemērus jūs varētu ieteikt. Varbūt Maruta? Jā, labprāt. Es teiktu, ka tas svarīgais droši vien ir sākt ar, kā jau es minēju, ar atpazīšanu, kas ar mani notiek. Un ja tās trauksmē nav nu, tādi, kas ietekmē to spēju funkcionēt tādā ļoti lielā mērā. Jā, nu, tas, protams, ir ļoti relatīvi, ko es šobrīd saku, bet, nu, ja es varu iet uz darbu, strādāt, varu mācīties, varu veidot attiecības, ļoti iespējams, ka es arī spēšu nu, tādā pats ar labu motivāciju strādāt ar tām savām trauksmes reakcijām. Tā pirmā lieta, nu, kas būtu tas mājas darbs, ir vispirms saprast, kā tad man tā trauksme izpaužās. Kas ar mani notiek, tad, kad man tā trauksme ir. Ja? Kas ir tās manas fizioloģiskās pazīmes, kas ir tās manas domas, kas ir tās manas emocijas un kas ir tā mana uzvedība. Ja, un tā mana uzvedība ir arī ļoti svarīga, jo ļoti bieži var būt situācijas, kad man nemaz neliekas, ka man ir trauksme. Es tikai atlieku darbus, atlieku sarunas, atsakos no paaugstinājuma darbā vai no kaut kādiem izaicinājumiem. Ja. Visdrīzāk arī šajās situācijās, ja tur parādās izvairīšanās un atlikšana, tad tur visdrīzāk pamatā būs trauksme. Tā viena lieta, ar ko sākt, pat ja mēs nedaram neko citu, ir mēģināt pierakstīt vienalga vai tādā strukturētā dienas grāmatas formā, kā tas ir kognitīvi behaviorālajā terapijā, vai vienkārši, nezinu, paņemt papīra lapu un brīvā formā rakstīt, kas ir tas, ko es jūtu un kas ir tās manas emocijas. Jo tas, ko parāda pētījumi, viens, kas ir zināms, ka trauksme nepalīdz parādīt labu sniegumu. Ja? Nu, principā nevienā no situācijām. Bet ir tādi ļoti, manuprāt, interesanti tādi asprātīgi pētījumi, kuros ir parādīts, ka cilvēki, kas pirms, piemēram, eksāmena uzraksta, kā viņi jūtās un kas ir tās viņu domas, viņu sniegumu trauksme neietekmē.
Respektīvi, viņi iespējams jūt trauksmi tādā pašā līmenī, bet tā trauksme vairs netraucēja viņiem parādīt to savu potenciālu. Un kādēļ tas tā darbojās, kur svarīgi saprast, ka, ja mēs iedomājamies to mūsu prātu vai to darba atmiņu, kā tādu tāfeli, tad, ja tā tāfele ir pierakstīta pilna ar tādām raišpilnām domām, ja, kas notiks, ja es izgāzīšos, man šobrīd ir jāparāda pats labākais sniegums, ko cits par mani padomās. Ja man tā tāfele ir pierakstīta ar raišpilnām domām, man nepietiek tās kognitīvās enerģijas, lai fokusētos uz uzdevumu. Līdz ar ko tad, ja es tās savas domas un emocijas kādam pastāstu vai uzrakstu, es savā ziņā atbrīvoju to kapacitāti koncentrēties uz kaut kādām citām lietām un uz uzdevumu. Tā ir, tāda, manuprāt, viena liela lieta, ar ko sākt. Un tad, kad jau es esmu iemācījies atpazīt, kas ar mani notiek, tad es teiktu, ka katram ir svarīgi atrast to vienu savu tehniku, kas var strādāt. Un tas patiešām var būt diezgan atšķirīgi dažādiem cilvēkiem. Ja, varbūt pat tā, ka kaut kāda viena tehnika kādam palīdz un otram galīgi nepalīdz. Bet tad es domāju, šobrīd ir pieejams ļoti daudz informācijas publiski internetā par relaksācijas metodēm. Ir pieejamas aplikācijas arī tajā pašā kognitīvi behaviorālajā terapijā, kur cilvēks pats var katru dienu taisīt šīs dienas grāmatas, respektīvi pierakstīt situāciju, pierakstīt domas, pierakstīt emocijas un ar to strādāt. Tās tehniku atrašana vai informācija par tām nav problēma. Es teiktu, ka tā svarīgā lieta, ko atcerēties, ir, ka tajā brīdī, kad tā trauksme ir, kā jau es minēju, tā mūsu spēja racionāli domāt ir tik šaura, ka es spēšu sev palīdzēt tikai tajā situācijā, ja man būs ļoti skaidrs, ko darīt. Respektīvi, ja man tā palīdzība būs tādas īsas instrukcijas veidā. Ja? Patiesībā kognitīvi behaviorālajā terapijā ir arī tāda metode, kas saucas coping cards vai tādas galā tikšanas kartiņas. Ja? Ko tas nozīmē? Ka es varu sev uz kaut kādas lapiņas vai telefonā uzrakstīt to vienu lietu, kas man var palīdzēt. Ja? Kādam tas būs ieelpo, izelpo. Ja? Vai kādam citam tas būs atceries, ka visi kļūdās. Ja? Atkarībā no tā, kas ir tie mani galvenie simptomi, tad mēs varam atrast arī to kaut kādu vienu konkrēto tehniku, kas var palīdzēt. Paldies, Marta. Vēl varbūt ļoti īsts pašpalīdzības grāmatas, es tā teiktu. Ir grāmatas pēc tipa, kā pārvarēt trauksmi. Tas, ko es gribu Marutē arī uzsvert vēl, ko viņi jau pieminēja, ka šīs te visas lietas ir ļoti svarīgi darīt ne tikai tad, kad ir trauksme. Jo tad, kad ir trauksme, tad jā, mūsu kognitīvās kapacitātes lielā mērā atslēdzās un tad jau ir bišķiņ pavēlu elpot. Ja? Tad tas ir, lai tas būtu efektīvi, ir svarīgi, ka tas ir kaut kas, kas ieiet tādā paradumā un iemaņā. Ja? Tad, ja mēs elpojam, tad ir svarīgi, ka jūs tur katru dienu paelpojat dažas minūtes un kad būs trauksme, ka tas būs pirmais tas tikšanās galā mehānisms, pie kā jūs ķersities. Ja? Tā regularitāte un prakse. Tas ir kaut kas, kas ir ļoti svarīgi. Un, es jau piebilstu, tagad ir tādas divas profesijas, principā, meditācijas treneris un apzinātības treneris. Jā, tas arī vēl var griezties tur. Tātad iespējas, kā meklēt palīdzību vai sev palīdzēt, ir vairākas. Un runājot par to, kad darīt iepriekš pirms ir bijusi šī trauksme, man gribētos to salīdzināt ar ugunsgrēku. Ja? Ja mēs esam sagatavojuši jau iepriekš ugunsdzēšamo aparātu, piemēram, tad tajā brīdī, kad būs šis ugunsgrēks, mēs zināsim, ko darīt. Bet ja šis ugunsgrēks, ja mēs nebūsim pamēģinājuši kā to aparātu izmantot pirms šī ugunsgrēka, tad to būs ļoti grūtāk izmantot.
Man šķiet, ka tas varētu būt tāds piemērs. Tā ir ļoti laba metafora, ko mēs bērniem bieži vien izmantojam, skaidrot, piemēram, bērnam ar obsesīviem kompulsīviem traucējumiem, kā skaidrot, kas ar viņu notiek, jo trauksme tā ir tā kā viltus sirēna. Ja, tad viltus ugunsgrēka sirēna, kas vispār ļoti svarīgi, ka mums visiem mājās ir šīs te, un pašlaik. Jā, dūmu detektorus, man liekas, ka normatīvā regulējuma jābūt visur, jā, tas ir ļoti svarīgi, bet viņš mēdz nostrādāt arī tad, kad nav to dūmu, jā. Un tā ir tā mūsu, sugas problēma, es nezinu, vai tā ir problēma, vai tā ir tā svētība, ka mums ir tas lielais korteks, tā smadziņu garoza, jā, mums ir tās pirmatnējās daļas, limbiskā sistēma, kas ir tā smadziņu daļas, kur arī rodas tie signāli, kas rēģē pirmie uz apdraudējumu, bet mēs ar to mūsu lielisko, fantastisko garozu, mēs no vienas puses spējam ļoti daudz ko regulēt, bet no otras puses mēs spējam paši rādīt. Ja, tad, kaut kādam mūsu pirmatniem sensiem, tas bija reāls apdraudējums, tas bija tas tīģeris, atkal pieminētais, kas izlēc no krūmiem, tad tagad tie tīģeri ir mūsu prātā, un mūsu prāts pats ražo, jā, tad šos draudus. Jā, tā kā, tas ir koks ar diviem galiem. Bet mums ir arī tas organs, kas var palīdzēt mums tikt galā. Manuprāt, ļoti tāds viegli uztverams salīdzinājums ar to ugunsgrēku un trauksmi. Bija vēl viens jautājums, es redzēju priekšā. Edgar? Bija viens jautājums priekšā. Viņš jau ar networkingu nodarbojas. Tā man iedrošināja cilvēciņš, kurš slīdo savu jautājumu nolasīja. Es tieši tāpat darīšu. Tātad, vai trauksme, kas ir saistīta ar klimata krīzi, ja, kurā mēs pašlaik esam, ir laba? Tāpēc, ka es domāju, ka mēs tā kā rīkosimies, mēs runāsim, jo tā ir reāla problēma, kas tagad notiek un kas būs katastrofiski. Vai arī tas ir slikti, jo mums tas traucē ikdienā. Mums vajag tā kā aizmirst to un mēģināt nedomāt par klimata krīzi. Vai arī mums vajag domāt par to un uzreiz, kā tā nebūtu trauksme, ja tā kā mēs vairāk vai mazāk nevarēsim normāli dzīvot. Tā ir laba, ja vien nenovērt, kā Nikita teica, pie ciešanām, disfunkcijas un kā ar Grētu, viņa negāja uz skolu. Deviācijas, tas nozīmē sāk nogalināt sliktos ar automātu. Bet varbūt tas ir vēl viens trauksmes veids, ko Arturs nepieminēja, un ir arī tāda eksistenciālā trauksme arī, zināmā. Jā, es domāju, ka tas ir tiešām jautājums, cik tālu tā trauksme mums palīdz un kad tā sāk traucēt. Un patiesībā tur tā formula arī ir jau diezgan skaidra un pierādīta un skan tā patiesībā diezgan garlaicīgi, ka gan pārāk maza trauksme, gan pārāk liela mums traucē. Ja, mums traucē pieņemt labus lēmumus, mums traucē racionāli domāt un tikt galā ar situācijām. Un tas piemērs par to signalizāciju, man liekas, ir burvīgs, un es bieži vien klientiem stāstu kaut ko tādu līdzīgu, ka tā trauksmes sistēma ir tāds ļoti apzinīgs apsargs, ja, kurš reaģē uz visu kaut ko. Viņš reaģē ļoti, ļoti apzinīgi. Ja, nāk ēkā iekšā cilvēks ar skūtu galvu, un viņš jau zvana to trauksmes zvanu, un tas apsargs veids to savu funkciju, bet tajā brīdī, kad mēs, ja mēs domājam par kaut kādu lielu uzņēmumu ēku, ja tas uzņēmums plānos kaut kādu attīstības stratēģiju, visdrīzāk to apsargu pie tā galda neaicinās. Ja, un tam būs kaut kāda uzņēmuma valde vai padome. Līdzīgi arī mums ir tā trauksmes sistēma, kas mums dod to informāciju, bet to lēmumu pieņemšanu ir ļoti, ļoti svarīgi atstāt to augstāko smadzeņu centru ziņā, ja, un atcerēties, ka tas apsargs dara to savu darbu ļoti apzinīgi,
bet visdrīzāk viņam nav tādas labas un pilnīgas informācijas. Un arī šajā gadījumā domājot par klimata trauksmi vai patiesībā par jebkura cita veida trauksmi, tik tālu, ja tā mūsu trauksme mūs virzīs uz tādu negatīvu, dažādu domu malšanu pa galvu, ko tagad darīt būs slikti, nekas nav līdzams, tas ir šausmīgi. Šī daļa, tā informācija, kas nāk no tā apsarga, nepalīdzēs nonākt pie tādiem labiem risinājumiem. Savukārt, ja tā trauksme ir tādā mobilizējošā līmenī, un mēs pieslēdzam to problēmu risināšanu, respektīvi tā vairs nav tāda bezjēdzīga doma malšana pa galvu, bet mēs pieslēdzam plānošanu un problēmu risināšanu, to racionālo daļu, tad savukārt tas ir palīdzoši. Es tā to skaidrotu. Paldies, Marta. Mēs esam nonākuši pie diskusijas beigām. Pašās beigās es gribētu lūgt 2 teikumos jums diskusijas viesi. Pilnīgi tikai 2 teikumos. Kas ir tas, ko klausītājam būtu vērts paņemt līdz no šodienas, ko viņam būtu vērts varbūt ieviest, vai kas būtu tas, ko jūs novēlētu ceļkājai klausītājam, noslēdzot šodienas diskusiju par trauksmi un domāšanas kļūdām? Artur, lūdzu. Es ieteiktu uztvert trauksmi kā sarģeņģeli, kas mūs brīdina pa briesmām, bet tai pašā laikā viņš var sākt darboties kā apjucis dūmu detektors, kas palaiž signālus, kad mēs cepam pankūkas. Paldies, Nikita. Būs labi. Palīdzība ir iespējama. Ciešanas nav varbūt obligātas. Būs labi. Paldies. Marta. Jā, es teiktu, ka atcerēties, ka trauksme pilda svarīga vitāla funkcija un trauksme vienmēr būs. Un patiesībā tas, vai mums tā palīdzēs mobilizēties vai gluži otrādi traucēs, lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, kā mēs to interpretēsim. Ja mēs teiksim, ka trauksme man palīdz mobilizēties, pētījumi parāda, ka mēs arī jutīsimies labāk, un tā arī būs. Paldies, Marta. Šī diskusija ir tapusi sadarbībā ar Skeptisko biedrību, kas vada un dažādas pasākumus arī Skeptikafē. Paldies par to. Paldies, ka aicināt runāt par psihisko veselību, kas ir ļoti svarīgi. Paldies, Artur, Nikita un Marta, ka šodien bijāt šeit, ka parunājāt par trauksmi, par domāšanas kļūdām, ka iespējams kāds, kas šodien klausījās šo sarunu, saprata, hei, būs labi. Un paldies klausītājiem klātienē un skatītājiem arī attālināti. Un visu labu!